nospēlējuši pirmo spēli Latvijas čempionāta finālā, kurā Lielvārda izcīnījās ar pirmo uzvaru vēsturē finālos ar 12-5 pār Ķekavu. Dienu vēlāk komandas tikās Kocēnas sporta namā 1. aprīlī, nekādi joki nebija. Jau maču 7. sekundē Jānis Pēčišs par grūšanu apmalē, saņem 2 minūšu noraidījumu. Šeit varētu būt viens no rekordiem, vismaz finālos uz sodiem. Es domāju, ka tiesneši varbūt gribēja uzreiz sākumā parādīt, kur tā robeža ir, par ko tos 2 minūtes, par ko nebūs. Ja viņam būtu tajā brīdī neiedot tikai sodu, tad varbūt jāsum var izvērstos varbūt vairāk. Tas bija tāds tiesneši tāds konceptuāls lēmums, sodīt jau uzreiz, lai spēlētājs sajustu, par ko būs 2 minūtes, par ko nebūs. To robežu novēl. Paiet 14 sekundes un Lielvārda izspēlē praktiski uz tukšiem vārtiem. Mihails Kosticevs turpina bombardēt 1-0. Vairākums, realizēts vairākums, paskaties, tas Lielvārds vairākums tur izspēlēs līdz pat niansēm. Pie labā borta Saviens saspēlējas ar Valpēteru, savāks virsmu spēlētājs, kamēr parādās koridors uz Jansonu. Jansons iet uz metienu, izglāb vārtsargu, spēlētājs nomet Kosticevs, Kosticevs jau viņus tukšos vārtos ir tieši. Viņi redzēja pēc vēlāk spēlē, pat bija tā, ka citā vairākumā Jansons diriģēja, ka teica maiņu, viņš tiecinieks. Viņam otrs variants, kad Jansons ir aiz vārtiem, stūrī. Tur man ir tāda tals, vēl tals vecās izspēles varianti. Ok, Lielvārda ātri kārtējo reizi izviršās vadībā 1-0. Spēles 6. minūtē. Pretuzbrukums. Toms Briedis paliek 1-2 pretiniekiem, bet īsti laikam pats nesaprat, kuru sekt un sanāk 2-0 pret Vārtsargu. Tā epizodē Sandrs Višnieks nospēlēja vienkārši lieliski rādīja. Tur nevarēja saprast, kad viņš Briedis varbūt gaidīja tā kā piespēli Jansonam, tu gaidīji, tu gribēji to pārķert to bumbu, viņi ar pauzi nosēdināja. Briedi un aizgāja ātrumā garām Briedim, un tad jau Briedis palika un jau nebija 2-1, bet jau 1-0, bet 2-0 izgāja pret Vārtsargu 2-tā un iedeva uz tukšiem vārtiem Jansonam un Jansons tur bez variantiem. Bet tur, teiksim tā, 90% jau tur Sandra Višnietim tie vārti pienākās, tur ļoti labi nospēlē. Pēc brīža Kins Fritsbergs vienīgi ir noteikumi pārkāpumi pret Tomu Akmeņlauku atstāja Ķekavu mazākumā, bet viņš varēja Lielvārdai vairākumu neizdodas izspēlēt, taču Ķekavu pasniedz dāvanu. Kā Fritsbergs kāp laukumā, tā laukumā kāp arī spēlētājs no komandas sola, viņam 2 minūtes paskaidrs, kā sastāv pārkāpumu. Dienu iepriekš arī Ķekoja vienā brīdī bija 6 spēlētāji, toreiz gan tiesneši nefiksēja. Ko to var izskaidrot? Tas kaut kāds disciplīnas pārkāpums? Varbūt tā vēlēšanās tikt uz laukumu ir lielāka nekā tas vēsais saprāts, kur novērtīt to situāciju. Un brīžiem gadās, jā, kad spēles asumā, ātrumā, trakumā un sasprindzinājumā, kad kaut kur pajūg tā sistēma. Gadās tāda kāzus. 4 minūtes Lielvārds spēlēja vairākumā, izslēgtais vairākums, momenti bija, mums trāpīja arī pārti stabiļi, bet šoreiz šis precīzais metiens nesekoja, un trešdaļas izskaņā pirmoreiz vairākumā spēlēja Ķekavu. Kā Ķekavas vairākumu var komentēt? Kā jau minēju, Ķekavai tā īpatnība ir, kad nav ar labos apvienienu, kad tā... Matīs Jansons trūkst. Jā, Matīs Jansons trūkst, protams, tas Lielvārds vairākums vairāk patīk, tā saspēlētība, tas bīstamības, tas sasprindzinājums bija lielāks. Ķekava ir laitu bumbiņu par riņķi, bet tie metieni bija tādi caur tādu prognozējumu, tādu saspēli, neradījumā pārliecība, jā, ka tūlīt būs vārti, vai tur tik bīstam, tur lietās, kas būs, kas būs, bet kontrolēja un varbūt tā kā to savu spēli uzspied, jā, pretinieks zonā, un varbūt arī caur to saspēli guva vairāk pārliecību par savu par bumbiņas kontroli, kad varēja pakontrolēt. Lielvārda dabūja vairāk aizsardzībā pozicionāli spēlēt, un tie mazākumā varbūt tā priekšrocība atguva. Nevis priekšrocība, bet pārliecība tiem spēkiem, kas vairākums Ķekavai tomēr deva. Pārliecība deva rezultātu, nedeva rezultāts joprojām uz 0. Un otrā trešdaļas pirmajā pusē Lielvārda gūst vēl viens vārds vairākumā. Es tur īsti nesapratu, kā tā bumbiņa nonāca līdz Mikam Valpēterim.
15. viņi bija ar Jansons bija aiz vārtiem. Viņi deva piespēli. Es nezinu, kurš deva piespēli Jansonam aiz vārtiem, bet tā piespēle īsti neatnāca. Un Ķekavs spēlētājs jau bija, jo aiz vārtiem arī sēdzi, lai arī Jansons nesaņem to piespēli. No tā bortā bumbiņa, tajā par to cīņu ap to bumbiņu atlēca vārtu priekšā. Un tur bija Miks Valpēters un no tūs distanci iesiet vārds. Un Ķekavs komanda, manā skatījumā visu laiku izpildīja kombinācijas izspēlēt bumbu ārā aizsargiem uz metieniem. Un praktiski tā vienīgie veids, kā viņi centās apdraudēt Igoru Ivanovu vārtus. Un tas rezultāts visu laiku nedeva. Tev bija līdzīgs skats vai? Nē, es domāju, ka tā jau gluži, ka tikai uz aizsargiem spēlē, tā jau nebija. Bet to, kad Ķekavs aizsarg no distances, ceļš Jānis Balāsovs ir liels meistars uz tādiem netieniem, uz valkošiem netieniem, kā aizsargs un Toms Briedis, ka viņiem Toms Mežonis var būt vārds. Es domāju, tas viņiem tāds, ka nav, un arī tas pats Timoško guva vārds pret Ulbroku, tas ir tāds, Ķekavs varbūt arī viens no ieročiem. Jebkurš no aizsargiem var uzmest labu metienu pa vārtiem, un atlēkošās bumbas tur vai vārtsargs neredzēja, tas ir bīstami. Un beigās šis arī deva rezultātu. 5 minūtes pirms beigām Ķekava ieguva vēl vienu vairākumu. Pirms 2 metieni no distances jau pieminētam Belāso, un tos vārtsargs atvēra. Pēc tam Gins Klēģers no aizsarga pozīcijas aizmet garām. Bumbiņa nonāk līdz Ķekavas vārtsargam Ivaram Dišereitam, kurš iedod piespēli Mežodnim. Mežodnis pāriet pāri visam laukumam un ar attālu metienu atklāja komandas rēķinu 1-3. Labs metiens, varbūt var būt, es nezinu, ka vārtsargs gaidīja, vai lielvārdu gaidīja, ka būs piespēle, un kā viņš tur ies pāri centram un pēkšņi metiens, tad kā vairākums saspēlēt. Nē, Mežonis aizgāja, skatās koridors brīvs, izdara metienu, labs metiens, vārti. Tur tāds varbūt tas netipiski vairākumu vārti, kad aiziet, iedod vārtsargs piespēle, aiziet pāri centram un uzreiz metiens. Tas tāds, nebija izspēle, bet tāda individuāla meistarība. Uzreiz atdzīvojās tribīnas, kur pirms tam pilnībā dominēja lielvārdas komandas līdzutēji ķekavnieki. Arī laukumā kļuva daudz aktīvāk. Pēc pāris sekundēm jau lieliskā iespēja bija Ērika Makulova no tuvas distances. Neizdevās pārspēt Ivanovu, bet nepagāja pat minūti kopš pirmajiem vārtiem, kad Gins Klēģers jau rezultātu starpību sadalīja līdz 2-3. Labi izgāja cauri piespēli gar vārtiem līdz Gintam. Piespēle bija laba, un arī tas noslēguma metiens bija labs, tur no neērtās puses pacelt bumbiņu no tuvas distances zem pārlikni, augstmeistarība. Ķekava arī sajūt pēc tiem pirmiem vārtiem vēl papildus tādu enerģijas pieplūdumu un spēku, un tas virzību uz tiem vārtiem kļuva akcentētāk. Tad daudz nevajadzēja. Šajā gadījumā vārti 3-2. Tad no 3-0 palikuši bija 4 minūtes, man liekas, cik līdz... 2 vēl bija palikuši. Ne, palikuši līdz, kad guva pirmos vārdus no vairākumā, 3 minūtes, no komfortablā 3-0. Likās, ka pilnīgi bez variantiem Ķekavai visu spēli. Jā. Ja pie lielvārdiem tos vārdus un izspēles, viņi skaisti izspēlēja un, kā saka, pārliecinoši tur guva vārdus, ka tur nešaubīgi, tad Ķekavai tie vārti visi nāca ar grūtām pūlēm un cīņā, un tur, tas nebija tādas skaistas izspēles. Un arī pie tā 2-3 Ķekava turpināja vēl savus uzbrukumus, un atcenot lielvārdē nāca tikai par labu tas, ka drīz vien bija pārtraukums, viņi arī iet atpūtā vēl vismazāk to +1, tad nebija vairs +3, bet tomēr. Un to, kad vēl es padomāju, ka pie tā, pie 3-2 un ka lielvārdē, kad to trešo periodu viņi reti, kur zaudē trešo periodu, un kad tā kā pret Lekringu un visas spēles, es neatceros, jā, kad viņi to trešo periodu būtu tādu zaudējuši, un tāpēc, domāju, bija jau no tās, kad lielvārdi varētu to spēli arī uzvarēt ar to +1, kad viņi gūst lielāku pārsvaru. Arī tā spēle tāda, ka liecināja pēc tiem bīstamiem momentiem, ka lielvārdi tāda labāk izstāsta. Viņa trešdaļa aizritēja ļoti strauji bīstami momenti pie vieniem, pie otriem vārtiem. Interesants notikums mačs 49. minūte, ja nemaldos. Neesmu redzējis video atkārtojumu, pats arī stāvēju ne tajā pateicīgākajā vietā.
uzmetiens uz vārtiem, Jānis Peičs pielabo, it kā bumbiņi bija vārtos, nebija, pusi komanda priecājās, pusi izlikusi laukumā, tajā pašā laikā citi vēl pie borta cīnās, turpina spēlēt, tiesnesis rāda, ka vārtu bumbas nav bijis. Kuram ir taisnība? Man grūti teikt, bet jebkurā gadījumā... Ir tak teiciens, tiesnesim vienmēr taisnība. Bet jebkurā gadījumā domāju, ka var uzteikt jauno tiesnesi, ka tik atbildīgā brīdī nebaidījās pieņemt lēmumu. Nu, ja viņš neredzēja, ka bumbiņš ķērsojas vārtus, vārtu līniju, tad viņš, protams, kā viņš rādīja, ka vārti viņš nav redzējis tomēr. Cīņa turpinājās, ka joprojām iedzinējos, bet tomēr ar savu neatlaidību, vēlmi pagarināt šo spēli, tomēr panāca to izlīdzinājumu 3-3. Jāspēlē bija 4 minūtes. Mārtiņš Brigmans bija nonācis pirmajā maiņā, viens pats vārtu priekšā, Gunārs labi pacīnījās pie borta. Redzēju, tur es to spēli skatījos, tad tas lūzuma moments, bet tāds bija, kad Kaspars Mudals dabūja traumu un viņa vietā sāk spēlēt Jānis Mūrnieks aizsardzībā. Un tieši tie trešie vārti arī bija, kad nopresēja Jāni. Sandrs Višnieks iedeva piespēli, viņš aizgāja vārtiem, nevarēja to tālāk piespēlēt to Torsteram un sākās Klēģers Gunārs viņu labi to sajūt to momentu, kurā brīdī uzpresēja. Un izcilu piespēli zeļ no neērtās puses, tur vārtu priekšā, vienā pieskārienā, un Brigmans arī uzreiz sitiens, tur, kā es domāju, būtu bijis, Kaspars Mudals varbūt bijis savādāk. Kāpēc es to saku vēlreiz, tāpēc, ka arī tie pagarinājumā gūtie vārti arī izmeta dišreiz, kur piespēli. Pirmkārt jau Torsters mēģināja pārķert, nepārķēra, Akulos izgāja pret vārtiem. No neērtās Vāceks, cepur nocināt ārā, noslēdz visas brīvās zonas, un Ēris gribēja pārmest no neērtās tur tālējā bet Vāceks tad atcīt to bumbiņu, bet tajā mirklī tieši Jāņa Mūrnieka, tas pretspēlētājs Brigmans bija pozicionāli jau priekšā un jau tā kā tukšos vārtos. Varbūt, saka, tur tieši varbūt tā trauma, ko guva Kaspars Mudals, šī spēlē bija diezgan liktenīga priekš Lielvārdas. Tas vēl vienreiz pastiprina to, ka teicu iepriekš, ka Kaspars Mudals viens no atklājumiem. Šajā spēlē var redzēt, bija tādi, teiksim, tie divi vārti bija, ja būtu Kaspars bijis tajās pozīcijās, varbūt bija pavisam savādāk, kad Lielvārdi pie tādiem, ķekau pie tādiem momentiem netiktu. Vienkārši tāds fakts kā tāds, skatos, jā, kad Jānis Mūrnieks tur drusciņi pozicionāli kļūdījās un jau tāds kāds rezultāts ir. Viena no spīdošākām spēlēm acīm redzot Mārtiņam Brigmanim panākt izlīdzinājumu vārti, tiesa viņš drīz vien varēja kļūt arī par maču antivaroni, nopelnīt 2 sodu minūtes, komandu varonīgi izturēšot mazākumu un papildēkā, kā jau mēs teicām, tieši viņš guva uzvaru nesošos vārtus, panākot izlīdzinājumu sērijā 1-1. Tas ir viens spēlēs, ko uzteikt, un otrs droši vien, kas noteikti jāuzsver, ir Ķekavas komandas vārdsargs Ivars Dišerēts. Ja pirmajā spēlē vārtos stāvēja Jānis Bramans, nevarētu teikt, ka kaut kur varētu vainot vārdsargu, lai tik ielaist 12 vārti, bet neradās tāda pārliecība, ka viņš kaut kur pavilktu komandai. Pašā laikā Ivars atvairīja tīri Jāņa Jansonu, izgāja 1-1 ar kāju galiem, pārvirzīja bumbiņu garām vārtiem. Tur ir ķīveri vairākas reizes, tāds pozicionāli labi nospēlēni. Protams, ko es teicu iepriekš, ko nozīmē komandā vārtsargs. Ir tālais metiens, vārtsargs nevis vienkārši atcīt, viņš notiek to bumbiņu nofiksē, pieceļās kājās, izdara tā kā met viņš ārā, man īsti pasaulē neviens nevar izmest tādu bumbiņu, viņam šķēpu varētu iedot šo 9 metrus aizmest. Pāri galvām pāriet, atskatoties pret sintētiku, tas nav pret koku, pāri aizsarg galvām, tas ir tie FK Rīgas tie iestrādātie gājieni, jo Akulos jau 1-1 ir. Plus, es domāju, ka vēl pieslēdzās Mārtiņš Brigmans, tur aizskrēja, tur pieslēdzās kā otrais tēmas, un tas arī nav tāpatās vienkārši. Viņam tāds ļoti spēcīgs ierocis Ķekavas rokās, tas vārtsarga izmetiens. Žēl, kad Ēriks negūva vārdus pēc tās piespēles, tad iznāktu, ka Dišerēts būtu rezultīvākais komandas spēlētājs finālā.
Nu, uzvarēs, tad 2 piespēles viņai būtu, un tikai Birkmanī būtu 1+1. Tad Jānim Jansonam 1+1. Bet tas būtu, viņš būtu starp abām komandām, top 3 spēlētājs pēc rezultāts punktiem. To varētu rakstīt, grāmatas. Vēsturē to vēl pārrakstīt, tas būtu, es nezinu, kad iespējams. Atcerēžot tieši Dišreiz pagaidām ir iegūst tādu nominālo pole position cīņā par pirmo vārdsargu vietu. Teikos komandā domājot par nākamajām spēlēm. Ja to jau lems treneris, kā sadalītos, protams, ir kā loģiski prasās, ka Dišreiz ir pelnījis vietu, ka viņam tā pārliecība, ka ir uz doto brīdi, ka viņš salīdzinot tās 2 spēles, viņš ir glābējs, vilcējs un labs izmetiens un neredz iemeslu, kāpēc laist, mainīt kaut ko. Uzvarētājs sastāv nemaina. Ķekava izcīnīja tādu pacelājošu uzvaru, bet tagad šis 2 nedēļu pārtraukums. Pagājušajā mēs runājām, ka ja būs 1-1, tad tas nevienai nedos nekādas priekšrocības. Tagad tomēr nevarētu būt tā, ka Ķekavai labāk būtu spēles tagad drīzāk. Kad bija rezultāts 3-0 otrā spēlē, es domāju, tagad Ķekavai tas pārtraukums, ka Ķekavai tieši labs būtu, ka tā spēle neko neliecināja, ka Lielvārdi varētu arī to otro spēli uzvarēt. Tajā brīdī es tieši padomāju, ka tas pārtraukums tieši Ķekavai kā reiz būtu. Bet pēc kā spēle beidzās, pēc spēles beigām jau, tagad tas pārtraukums Lielvārdei. Pirmkārt jau modeļu trauma, ka viņš varēs varbūt tā, nezinu, cik tā nopietnā trauma, ka viņš būs gatavs spēlēt. Otrkārt tas psiholoģiskais, kad attiek to spēli aizmirst, paies laiks un gatavoties spēlēt no nulles, tā kā tas laiks, ka nebūs, kad būtu uzreiz jāspēlē, Ķekavs, tas noskaņojums, mēs varam, mums sanāk, lai kāds būtu rezultāts, mēs spēlēsim līdz galam un uzvarēsim. Tagad tas varbūt tāds kaut kur padzesīs tas laiks. Tā ir noslēgušās šīs pirmās 2 fināla spēles. Lielvārdi izmantoja tīri savu laukumu priekšrocības, uzvarēja 12-5. Arī Ķekava, var teikt, izmantoja savu laukumu priekšrocības, lai gan spēlēja Kocēnos, uzvarot ar 4-3, sērijā 1-1. 2 nākamās spēles jau pēc lielienām 14. un 15. aprīlī Vidzemes Olimpiskā centrā Valmierā. Tām jau mēs parunāsim vēlāk.